Kad rakstījām režijas scenāriju, mēs pie viņa mājās rakstījām. Mums asistēja viņa lielais vilks suns, Oniks, brīnišķīgs. Man no suņiem bail vispār. Jo bija tā Bizants scēna, kā Gunāra dzīvoklī. Un es uz divāniņu tā sēdēju. Gunārs pie rakstām galda, pierakstīja to, ko mēs tur izrunājam. Un Oniks lejā tajā rakstām galda robā Gunāram uz kājām. Un man Gunārs atļauja katru rītu, kas gāja, lai man būtu sajūta, ka es esmu piekukuļojis. Es varēju kādu kotletu vai ko aiznest Onikam, un tad mēs bijām uz dienu. Čom vienīgais, ko Gunārs teica, tā, ka viņš nav klāt, lai es neeju ārā no istabas vienas, jo vilkiem nepatīk, kad iet ārā. Un es tā jau pieradu pie viņa, tāpat kā pie... Un tagad mēs aprunājam tur tas pašā sākumā to mizans scēnu, ka tā Laura naglo cirvi to akvindu un nāk Rudolfs un saķer viņai aiz rokas. Un es to redzēju tā, un Gunārs redzēja citādi, un Gunārs rāda man, kā tas būtu, un es tagad rādu Gunāram, kā tas būtu, tad, kad es tam Gunāram rādīju. Tad Oniks atgādāja par sevi, izlaicis laukā un paņēma ciet. Viņš neko nevis tikai tā. Un tad no tās reizes mizanscēnas tikai stāstīja. Nebija tā. Bet, jā, un tad Gunārs, kad viņš vadīja man uz māju, vienmēr tur mēs vienā rajonā dzīvojām un pēc darba pagājām, un tad Gunārs tur lielos suni, jo viņš varēja savaldīt. Vēl līnu viņš Oniks rāva prom.